Šīs nedēļas raidījumā skatītājus iepriecinās pirmā puišu cīņa. Hardijam negaršo marcipāns. Viņš nodarbojas ar regbiju un pilda citiem ķīmijas mājas darbus. Rainers, tāpat kā Leonardo DiCaprio, zīmē sievietes tikai melnbaltas. Dienā viņš ir basketbola spēlētājs, bet naktī triku mākslinieks. Uzdevums: stundas laikā no piedāvātajām 3 dziesmām izvēlēties vienu, atrast skatuvi un uz tās nodziedāt izraudzīto dziesmu. Uzdevumā nedrīkst izmantot savu telefonu. Stunda laika, dod dziesmu vārds, nākas ceļam mācīt, izvēlēties, kur jūs dziedāsiet. No, aiziet. Izdziedēju, uzdevumu bija, tad bija bedra tāds, nē, es neesmu līdznieks, nezinu skatuvus. Es pat neesmu mūziķis, man būtu dziedāt negribētu, bet nu. Es nezinu, kāpēc, bet man ir ideja. Taktikas nebija, vienkārši bija, es zinu, tur kaut kas notiek, tur vajadzētu būt kaut kam līdzīgam skatu vai pat skatu. Visiem turien, redzēsim, ko tur teikt. Tuvākais, ko es zinu, tas varētu būt, labi, vai man tur ielaidīs Splendid Palace, bet tas ir uzdevums, viņi varētu būt, līdz šitā varētu palaist mani. Un iesim skatīties, ja nē, tur uz priekšu viss šīt ir teātris, un tur varētu visticamāk tiešām mani ielaist. Kāpēc nav telefona? Pa ceļam jau es izšķiroju dziesmas, un Melnā pantēra tā bija labākā. Tu, man liekas, zinu visu. Nē, es tagad nedziedāšu. Pārāk daudz cilvēku. Es noteikti visticamāk Melnā pantēra, jo to es zinu jau bez ieskatīšanās praktiski nodziedāt. Tā ir tāda veca dzērāja dziesma. Nu, es nesaku, es esmu dzērājis. Un jā, es ceru, ka es teiktu pareizi, bet man liekas, ka jā. Pie visiem luksaforiem es teicu, gaidam kaut ko zaļāku. To es iemēcījis autoskolā. Instruktors vienmēr saka, gaidam kaut ko zaļāku. Mēs nedrīkstam iet. Gaidam kaut ko zaļāku. Un atkal gaidam kaut ko zaļāku. Kaut kas zaļāku. Labāk skanēt, esi reāls. Esi reāls tagad. Rasims norāva jumtu ar šo dziesmu. Reizinājās Rasims tā kā sievas, ko bildināt, man arī nav uz skatuvs. Tagad šā dziesma neiet. Manuprāt, man ir ideja, ja šis neaiziet, tad ir viss šīt jāpaiet uz priekšu. Esplanādē vienmēr stāv skatuve, bet vai viņi nebūs noņemti? Tur vienmēr stāv skatuve. Un jā, taisnā ceļā devāmies uz Splendid Palace, iegājām iekšā un tur atkal sakoja nākamā bedra. Sergi, mēs drīkstam filmēt mums raidījumam. Kas jums pafilmēšu? Nu, mums ir jauniešu raidījums, jo es varu. Un es tā kā piedalos, tad labi runājot. Es lūdzu Dievu kaut aiziet, un ir jāaiziet. Neviens nebūs. Jā, viņš ir students, viņš kaut kur mācās, viņam ir skolā kāds skatu. Ir 10 pāri. Viņam ir jābūt skatās. Un tad viņš ir uzdevums. Tūdaļ es uzriešu. Jūs varat bišķi pagaidīt, ja? Jā. 5 minūtes, ja? Tas 5 minūtes. Tu pateiks, nē, 5 minūtes. Labi, ka tik daudz papīrus vajag, tik gari jākārto, un es zaudēju apmēram 10-15 minūtes. Tagad uzreiz točana nebūs iespējams, ja jūs uzrakstītu e-pastu, viņam pateikt, kas tā par ideju, kas par kontekstu, filmētajiem materiāliem, kāds rādījums. Tad mēs varam runāt laiku. Viņam bija tiešām tik grūti ietot man 2-3 minūtes zāli. Es viņam uzrakstīju laiks, jāgiet Gājām uz Esplanādu. Tur bija kādreiz vienmēr noteikti kaut kas ar saliekumām skatuvēm, bet stila tā ir skatuve. Teorētiski, es varu būt hipsters, es varu uzkāpt šeit virsū, man var būt skatuve. Mēs ceļam taisni pāri, lai redzētu, kas notiek aiz baznīcas. Ja tur ir skatuve, tad aiziet, ja ne, meklējam tālāk. Nope. Tur nekā nav. Tātad palīdzību no zāles. Piegājām pie cilvēkiem, prasījām, vai viņi nezina, kur Rīgā ir skatuvs. Kāda iespēja tiešām nezina skatuvs. Man ir jādzied dziesmu, es nezinu, kur zāti dabūs skatuvi. Skatuvi? Tuvāko estrādi vienalga kaut kas tāds, man gāti skatuvi. Jūs var piedāt man kanālu. Tu nebūs skatuvi. Nebūs. Meža par Vec Rīga, tuvākais kaut kur var būt. Var būs. Labi, kāda iespēja, ka es
Rīgā satiktu meiteni, kur es mācījos 7. klasē. Par šo pa starpu nebija viņa redzējis. Tas bija tāds kaut kas bauds. Es filmēšu jauniešu raidījumu, jo es varu. Man ir skatu. Skatu šeit. Uz ielas nevar? Nē, man ir skatu. Kaut kas līdzīgāko skatu vajag. Jā, redz, var uz tiem zoliem. Nē, es jau teicu, neiet daudz skatu, veic skatu. Jā, es domāju, ka tur nevajag. Aizēju tad uz, zini, augšā tajā te pastei kalnā var uzkāpt. Labi, paldies. Kā viņi var nebūt skatus, kur viņi dzīvo? Es varētu iet prasīt kaut kur pārāk, kur tādu trūs cilvēki un klausīsies man. Tad mēs gājām garām vernisāžai. Tur bija tāds tā kā pautnīca. Tā bija kaut kafejnīca vasarā. Terasi. Viņi izties pēc skatuves, bet noteikumi to neļāva. Pagaid. Ja es nemaldos, tad šeit tā varētu būt skatuve. Tas ir restorānā, pārējais vasarā. Nezinu, kāpēc iebradām iekšā vērmens dārzā. Un tad es pēkšņi ieraudzīju estrādi. Un tad bija spuldzīte galvā. Visi ejam uz skatuvi. Tā ir jābūt estrādē. Pagāju viņiem garām jau 20 minūtes apakaļ. Un tad vēl ideāli. Tur vienkārši sēž random čalis ar ģitāru. Un tad bija vispār dievu dāvana. Skatītāji, tur čalis, viņš var ģitāru nopiest. Es filmējamies jauniešu raidījumā, jo es varu. Mans uzdevums ir atrast skatuvi un nodziedāt kādu no dotajām dziesmām. Es šeit ieraudzīju skatuvi, un man ir jādzied dziesma. Vienkārši ieraudzīju, jūs šeit esat, man iznāk krietni labāk. Man kaut kur Rīgā ir tagad pretinieks, kurš dara pilnīgi to pašu. Ok, pamēģināsim. Viņš arī izties tāds diezgan, tīks teikt, dīvains. Viņš pēc tam neapvainojas, ka to redz. Bet, nu jā, tāds hipijs vairāk kaut runāja angliski ar kādu sievieti. Es varu apskatīties to tekstu, es viņu drusku esmu piemirsis. Jā, bet es saku uzreiz, es neesmu dziedātājs. Gan jau tiksim galā. Mans tēvs bija dārznieks, es dārznieka dēls. Tad bija joki, jo es sapratu, ka nē, nav īstenībā tik viegli dziedāt. Bet nē, viņš paspēlē, viņš ritīgi izglāba. Bez melodijas man nebija ne ritma. Es ceru, ka nedzirdēs balsi kārtīgi, jo tā noteikti nebija nekāda taisnā. Mans tēvs audzē kurķus, bet kurķojos es. Ej, melnā pantērā, baigla un kanā. Šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Vairāk traktovs sabraukums kods. Un jā, tas dziedā man piedāvāja pusdziesmu. Dziesmas pidoši sapratu, nē, labi laižam visu. Mans tēvs bija jātnieks, es jātnieka dēls. Mans tēvs jāja zirgus, bet meitas jāju es. Ej, melnā pantēra, baigla un kanā. Šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Tas čals iekars bija šī, viņš beigās vēl ilgi tur spēlē, es nezinu, ko darīt. Viņš jau domāja, ka viņa filmā. Melnā pantēra, baigla. Šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Ļoti labi. Tik labi. Nē, es mierīgi parakstītos vēlreiz. Īstenībā diezgan interesanti. Hārdijs skatuvi atrada 29 minūšu laikā. Tagad ir laiks Raineram piedzīvot savu pirmo solo uzstāšanos. Nu, es uzreiz zināju, ko darīt. Es zināju, uz kurien jāiet, lai iegūtu skatuvi. Šobrīd atradīsim skatuves, kuras atstāties. Visticamāk, es došos uz Latvijas Universitātes fakultāti ekonomikas. Tur apjautāsimies, vai man varētu uzlaist kāds skatuves. Es par to dziesmu nekad nebiju dzirdējis, un viņa bija visīsākā. Beigās sevi vien tērē, kur gan paliek laiks, un tev viss gar acīm skrien ātri. Nebija stratēģijas, es vienkārši visu darīju, kā bija iecerējis. Man bija sataisīts plāns. Principā jau es zināju uzdevumu pirms es atnācu un satika jūs. Un pārčukstēju putniņš, kas būs jādara, un es jau biju visu sarunājis iepriekš. Tas bija vienkārši izstrādāts šovs. Jā, es domāju, ka viss izdosies. Ne par velti, esmu gājis korī. Kur šeit ir notis? Tā jau būs kā dzeja drīzāk. Man nav jausmas. Es domāju, ka katrā fakultātē noteikti jābūt kādai aktu zālei.
Es piegāju pie dežurantes. Es viņai prasīju, vai būtu iespēja tā kā izmēģināt Novajā Valnā dziesmu vienu jauno. Un tā kā viņa uzreiz man atpazina pēc sejas. Es diezgan pazīstams esmu Rīgā. Kāda tā bija tā, ka man vīrietis prasa, vai jūs esat tie, vai jūs taisat kursu darbu vai kaut ko tādu, jūs esat kaut kāds Kaspars, kuram tur jāieiet un jāizmēģina kaut kas zālē, un es atbildēju jā. Šobrīd esam sarunājuši aktu zāli, jāaiziet pie dežurantes un jāpagaida cilvēku vārdā Andris. Un tagad mums vajadzētu atrast kādu cilvēku, kurš varētu mums uzlikt uz telefonu melodiju. Telefonu es ieguvu no random čaļa. Nepazinu viņu. Pirmo reizi mūžā biju saticis. Sveiki, puiši. Man tāds neliels uzdevums un lūgums, vai jums būtu brīvs brītiņš? Jā. Būtu? Ir tā, ka man ir nepieciešams jūsu telefons, un man ir uzdevums iekļūt aktu zālē, nodziedāt šo dziesmu Es reāls, un vai būtu iespēja, ka jūs uzslēdzat YouTube un atskaņojat viņu, lai es varētu pamācīties. Sveiki. Rainers. Jā, mēs varētu iekļūt aktu zālē 5 minūtītēm. Labi. Kas izpēl? Rainers Pilniņš. Elektrība vai? Jā, ja turētu iespēju, varbūt beidz man vajag. 1, 2, 3, 4. Kad ieraudzīju dziesmu YouTubā, man pārņēma bailes. Būt reāla. Tiešām tas bija sarežģītākais man. Bija arī diezgan grūti atrast tās atskaņas dziesmā, jo tā dziesma, kā lai pasaka, bija ļoti slikta. Ko man pasniedzēja teiks par šo, kas kavēja lekcijas, bet kaut kā tāda. Viņš neatradīs neko, es būšu uzvarētājs, viņš būs zaudētājs. Principā, turpmāk varat man pa zvaigzni saukt. Kur gan paliek laiks sev? Tev viss gar acīm skrien ātri, steigā sevi vien tērē. Kur gan paliek laiks sev un tev, viss gar acīm skrien ātri. Esi reāls. Esi reāls! Kurš teica, ka mans dziedājums šķīps? Bija diezgan labi. Un man nebija kauns, jo man vienalga, ko citi cilvēki domā par mani. Steigā sevi vien tērē, kur gan paliek laiks sev un tev. Tālāk un tālāk, tālāk un tālāk, tālāk un tālāk, Nav vēl beigas jaucu. Noteikti tik smieklīgi izskatās, jo es dzirdu mūziku, man liekas, ka ir tik apjēna, bet jums ir tik sūdīgi. Ak, Dievs, labāk dziesma par šo nav. Man vienkārši gauma izvēlēties šīs dziesmas, es nesaprotu, tas man kaut kāds talants dzird sirdī. Jā, tas arī viss. Noklausījos, nodziedāju, atradu īpaši labu skatu, zāli ir ideāli. Domāju, ka neviens šī raidījuma ietvaros nav ko tādu izdarījis. Rezultāti. Šajā pirmajā stiprā dzimuma cīņā ir uzvarējis Rainers, atrodot skatuvi 23 minūšu laikā. Tagad tikai jāgaida viņa nākošā debija. Mans priekšnesums, salīdzinot ar viņu, bija, mans varētu būt kaut kāds liels koncerts, kaut kas tāds. Viņam bija tikai mēģinājums. Man bija back vokāls, man viss bija. Nākamajā reizē
Ar šādu pašu uzdevumu? Ja zinātu, ka būtu šāds pats uzdevums? Neko nedarītu citādāk. Darītu visu to pašu, ja es atkal uzvarētu. Tātad, ja uzdevums bija ar mūziku, tātad es droši varu teikt, ka šis bija mans tūris pirmais koncerts, jo es varu. Es neatceros aiz vārdus, bet atceros, esi reāls, tu. Esi reāls, esi reāls.